не знаю, А наши эти шланги сработали, не сработали? Которые ящики? Они ими не пользуются. Они вот эти брали, свои взяли. Ну это и уж свои взяли, а просто почему не воспользовались, интересно? А спешки быстро да, испугались. Они не знали. Им быстрее развернуть это, чем, конечно, смотреть. Это уже воды, если не хватит, они бы. Но вода есть у нас. Ну вода-то идет у них стандартно с подпитки. Можно учение провести, смотреть. Ну ладно, все хорошо, что хорошо заканчивается. Ну как хорошо, он весь обгорел. Если нас не зальет, хорошо еще закончится. Ну его вынесли, вымели, он весь обгорелый был. У него все ноги обгорелы, все вот от пояса вниз все обгорело. Ну живой же? Живой, да? Живой. А могли бы вынести труп. Лучше не надо. Уже хорошо. Ну, да. Приехали. Хорошо, стоянка пустая сегодня, машин нет. Да, Ну, в кстати. смысле, Не выходной. Мало. надо послушать, что пожарные говорят. Liela platība nav izdegta un cilvēki var jau lēnām atgriezties arī mājās. Vai jums rīcībā informācija, cik smagi cietušais? Uz šobrīd cietušo apskata mediķi, virspusē izskatījās, kad ir apdegumi, bet šo jautājumu vajadzēs uzdot mediķiem, cik tālu viņi un kādas pakāpes apdegumi cilvēkiem. Paldies, un jūsu vārds, uzvārds un ieņemamais amats? Artūrs Putrālis, Rīgas reģiona pārvaldes pirmās daļas komandieris. Paldies. Pēdējais jautājums, principā, sāk teikt par iespējām iemesļiem. Protams, ka pilots ir paskaidrot. Aizdegšanās sākās dzīvojamā istabā, pašā telpas stūrī, un praktiski mājā bija redzama nekārtība, tad cilvēkam vai nu atslēgas gan ūdens, gan arī varbūt pat elektrība, ja, un īsti nav skaidrs, no kā ir izcēlies, bet tā degšana ir bijusi no sadzīves mantām, sakrautām, un to ierosinātājs, to jau valsts policija izmeklēs, kas ir bijis tieši tas ierosinātājs aizdegoties. Daudz tā augsta māja, kaut kāds problēmas, grūtības ir bijuši? Jā, aprūtājums ir tāds, ka automātiskā signalizācijas sistēma nav nostrādājusi. Praktiski nostrādājusi tikai rokas poga, ko iedarbināja paši mūsu dienas darbinieki. Ja? Un iekšēji ugunsdzēsības krāna arī nenostrādāja. Tāpēc uz šobrīd darbs būs uzraudzībai, bet nams ēku apsaimniekotājiem ir uz ko vērst uzmanību. Ja?